Sveika! O, Var redzēt, dzirdēts. ja? Jā, Sveika, sveika. sveiki. Es, Beidzot savienojām, vai ne, laikus? jā, beidzot. Bet, nu, es nezinu, cik daudz cilvēku piekdienas vakarā droši vien. Nekas. Tas Tas nekas, nav. vai ne? Zini, kā izdarīsim? Iemetīsim šo, un ja būs cilvēkiem luste, jo redzi, kā man pašai ir otrdien, ceturtdien laivi, un pirmdien, trešdien man ir skola jāvada vakaros. Kas Tur par ir tā. skolu? Alfa. Alfā man tur pieteikušies gan uz grāmatažiem, gan uz pētīšanu, analizēšanu, un tāpēc tā man bija brīvi vakari. Un tieši tagad man viņas iemet iekšā, un tāpēc arī nevarēju. Jā, es parasti ar savējiem izēju, pēc 9, jā, jo man tas darbs ir vakara cēliens. Es tikko arī atskrēju tieši no klienta nodevu dzīvokli, jā, un man ir pa vakariem. Un man tieši šodien jums bija ļoti interesanta tēma par nodokli auto, jā. Un, kur es pusguļot ar vienu aci klausījos, jo tāpēc, ka es guļu reāli vēl tad Vai, laiku. jā, tā ir kā, kuram tas Man aktuāli, man arī jāmaksā viņš, jā. Pirmdien būs par dabas resursu, tas tev nebūs aktuāli. Ja, par dabas resursus nevajag. Jā. Nu, tā kā paskatīsimies, un zini kā, ja tev rakstīs cilvēku un prasīs, tad varam atrast taču vēl varbūt pa kaut kādā brīvdienā, sestdienā, vienalga. Nu, Jā. Kaut ko atradīsim. Izdomāsim. Nu, Man īstenībā man pieteicās 3 cilvēki, 3 sievietes, 3 dāmas, kas bija, vispār forši, jā, tiešām tam TikTokam ir spēks, jā. Nu jā, varbūt es iepazīstināšu nedaudz jūsu auditoriju, jūs manējo, labi, te cilvēki nav daudz. Jā, mani sauc Guna, un es tirgoju nekustamos īpašumus jau 19 gadus, no 2006. gada man ir milzīga pieredze, man liekas, man ir visi iespējamie darījumi bijuši, jā, un prāta rēbusi. Un tagad paceļas šie jautājumi par kapitāla pieaugumu nodokli diezgan bieži, pēdējos, man šķiet, 2-3 gadus, jā, jau 20% bija drastisks cipars, jā, par ko, nezinu kāpēc, bet asociācija Lanīda, neizcīnīja to procentu mazāk un pakluso tomēr pieņēma ar šī gada 25. gada 1. janvāri pieņēma šo kapitāla pieaugumu nodokli 25,5%. Jā, kas ir patiesībā diezgan traģiski. Un es saskaros praksē ar to, ka man reāli katrs otrais klients trāpās zem šīta nodokļa. Un man ir reāli cilvēcīgi tos, žēl, jā, daudzi nav informēti, kā pareizi jāstājās mantojumos, kā pareizi jādāvina, vai ne? Daudziem nav tie savi aģenti, kuriem tu tur veic vienu zvanu vai konsultanti, ja kuriem veic vienu zvanu, man tad, piemēram, ir mantojums, kurā man jāstājās, kā man rīkoties, ja? Un izdara jau sākotnē nepareizus, soļus, ja, un pēc tam mums ar to jāsaskaras. Es patiesībā tagad īpašumu pārdošanu sāku ar tādu nopietnu interviju, nevis ar to, ka sakārtojam māju, dzīvokli, sākam fotografēt, ja, bet parādat lūdzu man zemesgrāmatu izdruku, un nevis kaut kādu tur papīrā 10 vai 15 gadu veco sēžamies pie kompja, izņemam zemesgrāmatu apliecību un paskatāmies, vai mēs trāpam zem šīta nodokļa vai netrāpamies, ja. Un bieži vien ir tā, ka nemaz tā pārdošana nesākās, pēc cilvēkam nav izdevīgi, ja. Mēs tur izīrējam uz to gadu, lai viņš deklarēs, un tad turpinam to darījumu. Tālūk. Sveiki, jā, tas ir svarīgi. Tie, kas pievienojas, kas mani nezinu, es neesmu savā laivā, tad es esmu, mans vārds ir jau redzams Maira Lāce, bet es esmu no 2007. gada atkal grāmatvedē. Višķiņ tā pieredze ir, vakar arī uzstājos grāmatažu konferencē, arī uzaicināt kā spīkerīts, teiksim tā, un padalamies, jā, tie, kas varbūt ir redzējuši manus laivus, redz, kad es neturu sveci zem pūra, es stāstu pa kreisi, pa labi, teiksim, to, ko es domāju, ka es daudziem grāmatažiem esmu tagad kā tāds skabarga acīs, jo noņemu nos konsultāciju, teiksim tā, bet es uzskatu, ja 20-30 cilvēki būs izglītotāki, tas arī būs ļoti labi, ja būs, teiksim, zinošāki. Jo likumi, diemžēl, Latvijā ir uzrakstīti tādi, kādi viņi ir. Jā, un citreiz ir arī tā, ja pārdod šo nekustamo īpašumu, citreiz vajag mazlietiņ paciesties. Man ir bijis tā, ka puisis atbrauc uz konsultācijām, un viņš pat nav pacieties 1 mēnesi. Viņš nezināja.
Jā. Viņš nezināja par tiem 12 mēnešiem, ka pēc kārtas viņš kaut ko bija, viņš bija domājis, ka varēja vispār kaut kā būt. Jā, vienu brīdi bija tā, ka šie 12 mēneši varēja būt pa visiem 60 mēnešiem. Jā. Nomainīja viņu ar vārdu pēc kārtas. Un iedomājot, dēļ viena mēneša viņš skatās uz manis, bet es jau neko vairs izdarīt nevaru, tas pirkums jau ir izdarīts. Tur mēs mēģinājām skatīties, nav, viss, varam, un 1 mēnesis. Un tas ir tieši tas, ka nepakonsultējās vai grāmatažiem vai juristu pieņemsim citreiz, jā. Un tad tas dārgi izmaksā. Ziniet, Maira, nevienmēr arī notāri ir informēti par šo te. Publiski es neteikšu notāris, ne vārdu, ne uzvārdu, bet publiski Facebookā zem vienas tēmas tieši par kapitāla pieauguma nodokli notāri ar putām uz lūpām apgalvoja, bet guna, 20%, un tu iemet likumu, jā, un 25,5, bet 20, jā, un, notārs pat nav informēts, netiek līdzi tam ātrumam, ar kādu mums mainās tie likumi. Jā, tieši tā agrāk bija tie 12 mēneši, varēja būt pat tiem 60 mēnešu periodā, jā, un tagad ir pēc kārtas, un tas, that makes sense, jā, kā sakās. Dara visu, lai tik varētu, kā sakās, iekasēt, jā. Tā lieta, un vēl ir jāskatās, lai viņi būtu arī rakstīs tie 60 mēneši, kad viņi ir ierakstīti zemesgrāmatā. Zemesgrāmatā no tiesneša datuma, jā, un tieši tas arī ir klupšanas akmens, citi domā, man jau tie 12 mēneši jau sen ir, jā, un visi, saprotiet, viens ir, kad jūs noslēdzat to pirkumu līgumu, jā, vai stājaties mantojumā, otrs, kad jūs aiznesat tos dokumentus uz zemesgrāmatu. No tiesneša lēmuma, un es vēl saku, paņemiet ar uzviju vēl pāris nedēļas, 2-3, jā, katram gadījumam, tas netraucēs. Tā kā tā. Vispār, ja paši apskatīties, tā, ka grib paši varbūt izlasīt, jums ir vienkārši jāatver iedzīvotāju ienākumu nodoklis 9. pants, 33. punkts, un no turienes, no 33. punkta sākās šīs te sadaļas, kad jūs varat nemaksāt, kad jums ir tiesības. Bet viņi arī vienmēr ar kritisku aci jāpaskatās, tāpēc, ka man viens klients tagad bija pārdevis dzīvokli pagājušajā, viņš izmantoja to sadaļu, kad viņš 12 mēnešu laikā ieguldījis jaunā. Tad viņš tikai no starpības. Un kas tad tagad notika pagājušajā, kad tā bija 20%? Tas jau nekas, ka darījums bija izdarījis pagājušajā. Tie 12 mēneši pārgājuši šogad, un šogad jau ir 25,5. It kā jau mums te bija Lanīdē, asociācija, kas viņu piedāvāja savus seminārus, it kā bija arī nodokļu konsultants un stāstīja to, ka, ja tev darījums ir sācies decembrī, jā, tas attiecas uz šo te darījumu, tie 20%. Jā, tas ir 30. Jautājums, kāds sākas darījums? Visi interpretē dažādi. Uzvana vienai tantei vidā, viņa pasaka, darījums sākās ar rokas naudas līgumu. Rokas nauda vēl negarantē pirkuma līgumu. Jā. Viņa negarantē pirkuma līgumu. Uzvani otrai paceļ cita tante, viņa pasaka ar pirkuma līgumu. Tad kā tas darījums? Mēs taču diezgan fiktīvi var tad saslēgt tos uz decembri, jā, un nezinu, labi, rokas nauda nav dodama rokā. Daudz domā, ka rokas nauda dod rokā naudu, jā. Nav, skaidrs naudas darījumi nav. Neeksistē Latvijas Republikā visi darījumi, visas rokas naudas, tas ir, civila likuma atrunāts, kas ir rokas nauda. Nebūtu jāskatās pēc civila likuma izpratnes, ne tikai pret šo te, kas mums ir, kā saka, grāmatvedības likums vai komerc likums, bet te vairāk būtu laikam jāstāsta civila likums, un man šķiet, ka civila likumā ir rakstīts, kad no roku naudas jau tā kā, kad darījums ir uzsākts. Bet, tas būtu, jo man civila likums arī, kur stāv par rokai, tas būtu jāskatās no turienes, kas ir darījuma brīdis, jo ir jābūt terminoloģijai skaidrojumam. Jā, un Vits arī, viņi paši nezina, jā, tad tur ir, Vits nezina, diemžēl, es nezinu, protams, kā tas Vits pats, kādā veidā viņi paši sevi tur izglīto, jā. Es ieteiktu tā, tad, kad ir tādas sarežģītākas jautājumi, visdrošāk ir rakstīt valsts ieņēmuma dienestam un prasīt uzziņu. Uzziņu oficiāli, tieši tā. Nevis izziņu, es tagad komentātoriem teiksim, ja, kas mūs skatās, nevis izziņu, nejauciet, bet uzziņu. Un uzziņa, tas ir viņu iekšējais likums, un ar to jūs varat arī droši tad doties, piemēram, ja arī kaut kāds tiesvedības pēc tam tur ir. Tas ir vida iekšējais, tā kā noteikums, kur pēc tam apstrīdēt, nevar. Pat arī tad, ja auditors nāk pretī, un uzziņā ir ierakstīts, mums ir tās gadījums bijis, ka mēs redzam, ka uzziņā ir par mums labi, bet mēs zinām, ka, tas nav īsti pareizi, bet uzziņā tas bija uzrakstīts. Tāpēc, ja ir kaut kas ļoti sarežģīts, jo tieši tā kā Guna arī saka, vidē arī sēž tikai cilvēki pa lielam, un viņi sāk brīžiem slēgt interpretāciju.
Jā, Ar jā. jums jau ar to vairs neizspēlēsiet. Ja tiesnesis ir vienā pusē savādāk domājoši, otrā pusē vidi inspektors teiks, nu nē, man tas neinteresē, ko viņi tev teica, ir jādara šādi. Jo likumus lasot, nu viņus var interpretēt, nu dara, ko gribat. Es principā pat ne sarežģītiem darījumiem, normāliem darījumiem. Vienmēr pirms darījuma uzsākšanas lūdzu uzrakstiet, un nevis piezvaniet, man atbildēja tā vai šitā. Viņi tas vispār neko neinteresē. Viņš saka, bet mūsu sarunu ieraksta. Es saku, klausoties, ja tiesvedība cels sarunu neviens nemeklēs jūs ejot, ticiet man. Rakstat, prasat uzziņu, ir oficiāla atbilde, viss ejam tālāk. Nākamais solis. Jā, tā ir. Par mantojumu vai dāvinājumu, to es gan nevarēšu laikam atbildēt, es esmu tikai grāmatvedis, teikšu atklāt, kā ir. Nu, tad es varu pačukstēt varu, kad vai mantojums vai dāvinājums vienmēr šajā procesā ir jānorāda īpašuma vērtība. Pretējā gadījumā mantosiet pa kadastrālo, notāriem ir pilnīgi vienalga, viņi paņem savu honorāru un satais dokumentus, ja tu pats par to nejautā. Pareizi būtu tā, kā es jau tur arī apmācīju, man tur ir video, ir iefilmēt, kā stāties mantojumā, pareizi ir veikt vērtējumu un ar tirgus vērtību un norādīt tātad par kādu vērtību mēs stājamies mantojumā un ar šo te vērtību, balstoties uz vērtējumu, mēs stājamies pareizi. Un tad, kad mēs šo dzīvokli tirgojam, jo bieži vien tos mantotos dzīvokļus 80% gadījumu viņus tirgo nost. Nevienam viņus nevajag. Un tad kadastrāla 18, pārdošanas cena 60 un no 42 mīļajiem valstīm mēs maksājam nodokli. Un īsnībā patiesībā daudziem cilvēkiem ir tāda pretestība, kad viņiem šķiet, ka es kaut ko muhļīju, kaut ko es viņiem stāstu nepareizi, kaut ko es esmu izgudrojusi, un mēs ejam pie cita. Nu, tad ejiet, ja neticat, uz, kā sakās, laimīgu taciņu, ja es jūs vienkārši informēju, tas ir mans tiešais pienākums, lai nav tā, ka pēc darījuma paiet mēnesis 2 un vids klauvē, un kur ir mana naudiņa. Ja. Daudziem ļoti pretestība, nu, viņi netic, ka tas ir iespējams. Nu jā, viņi domā, ka mēs apmēram to naudu paņem. Nu tāds sajūta brīžiem ir, ka mums tā nauda. Jā, ka tur ir apčakarēs, tuliņās māklers apčakarēs. Patiesībā mākleri būtu jāsāk, mīļie draugi. Jā, tā, par PVN slieksni man pirmais jautājums no Annes. Jā, lasu. Jautājums par PVN fiziskām personām. Un vai PVN un KPN var pievienot pie viena darījuma un kā tie tiks pievienot? Nu, tā kā ierēķināt, laikam, sanāk. Tur ir situācija tāda, kad ir vairāk īpašumi, īpašumā, jā, un, laikam, 3, un viens no tiem tiek izīrēts. Un, ja pārdot kādu no tiem īpašumiem, kas, nu, teiksim, tur tie atlikušie, virs 50 000, tad pēc tā jaunā PVN likuma fiziskām personām ir jāstājās PVN maksātājos, un stulbums ir tas, ka tas PVN apliekas, pēc tam apliekas arī tas īra vairs, nu, tā kā īras līgums. Nevis 10%, bet 21, jā, tāds jautājums. Tā, tieši vakar par šo skaidru arī Grantišu konferencē. Tātad, tieši par šo jautājumu. Nav fiziskām jāreģistrējās, ja tātad pirmām kārtām ir jāsaprot, kā jūs pārdodat šo nekustamo īpašumu. Vai jūs viņu pārdodat vienu, nu kā vienīgo, kaut pa 100 000, jums nav jāstājās iekšā PVN-ā. Bet ja jūs šos te nekustamos īpašumus jau pārdosiet vairāk kā 3 vienā gadā vai 5 3 gados, tad tā skaitīsies jums kā saimnieciskā darbība. Un tad jums ir jāreģistrējās kā PVN maksātājiem. Ja parasts cilvēks pārdos nekustamo īpašumu, viņam nav jāreģistrējās PVN-ā. Nav. Redzat, te bija runa par to, ka tas viens dzīvoklis tiek izīrēts, un sanāk, ka gadā ir vairāk kā 2 darījumi, līdz ar to, nu, cilvēks ir PVN maksātais automātiski. Jā, viņa izīrē savus nekustamos savu nekustamo īpašumu, tas ir kaut kas cits, viņa, kā lai to pasaka, visdrīzāk viņa nav saimnieciskās darbības veicēja, viņa ir paziņotā saimnieciskā darbība. Ja? Viņa ir tie 10%, es tā domāju, ka viņa to ir darījusi. Ja? Tātad man bija tieši tas pats, man bija dzīvoklis, es viņu devu uz zīri, protams, es maksāju šos 10%, bet tad, kad es pārdodu savu vienīgo nekustamo īpašumu, man nav jāmaksā ne kapitāla pieaugums, ne arī jāstājas iekšā. Tas nekas, kad es izzīrēju viņu.
Šeit skatās, vai Bet jūs ja vēl 2 īpašumi ir, ja kopumā ir 3 īpašumi. nekas, bet ja viņi ir pārdevusi tikai vienu, tad viņi ir pārdevusi tikai vienu. Ja viņi tagad gadu laikā pārdos vēl vienu un pārdos vēl vienu, tas nozīmē, ka viņi sāc veikt saimniecisko darbību ar nekustamajiem īpašumiem, un tad viņai būs jāstājas PVNā. Man divi gadījumi bija tādi ar tādu pašu identisku, nevarbūt ar tevi saistīt, bet ar mežiem, jā? Dēls no sākuma atnāca, un tagad tēvs ar to pašu pārkāps. Es teicu, nemācaties jūs no savām kļūdām. Dēls atnāca, viņš saka, paskatieties, kāpēc man ir jāreģistrējas PVNā. Viņš bija no malas klients. Es tagad paskatos, vidu vēstulē, jā, viņam fiziskai personai, pārdodot mežu, bija jāstājas iekšā PVNā, tāpēc, ka bija 12, kādreiz bija iepriekšējo periodos, jā, pārsniegt 50 000. Tāpēc, ka viņš pārdeva vairāk kā 3 reizes to mežu. No cik skaitās? No 3 reizēm? No 2 darījumiem? 2 neskaitās. Likumā ir skaidri gaiši uzrakstīts, ka saimnieciskā darbība iestājas tikai tad, ja ir gadā 3 vienādi vai ļoti līdzīgi darījumi un 3 gados 5 darījumi. Tas ir tikai tādēļ domāts, lai nebūtu 2, 2, 2 visu laiku. Saprotiet, tā kā izkāpj ārā, ja no tā? Jā. Tāpēc ir 2, 2. Jūs pat vienu nevarat pat uztaisīt. Pat vienu nevarat, jo tā būs uzreiz 5. Pa lielam, pa vienam darījumam gadā jūs varat, vai ja arī kādam ir, tad 2, tad nākošie ir 1, 1. Tā, par rupjo. Un tiešām viņam vajadzēja reģistrēt, es vēl zvanīju vidam, es saku, jūs nopietni? Es saku, viņš ir parasts Jānis Pēters, vienalga, jāsaprot, parasts cilvēks, un Maira Lācis, parasts cilvēks, kāpēc man vajag stāties PVNā? Jums bija 3 darījumi. Un tad es tagad saprotu, ko es stāstu, piemēram, savējiem, kam ir ar mežiem, pieņemsim. Es viņiem saku, neizrakstiet pie katras izvestās preces ārā rēķinu. Nerakstiet ārā, taču nevar ar vienu mašīnu izvest visu mežu. Kā ir 3 rēķini? Tā ir saimnieciskā darbība. Ja, piemēram, kāds arī šeit ir iekļuvis PVNā ar nekustamo īpašumu, kas tagad ir mainījies no šī gada ar PVNu, ir tā, ka tagad 50 000 skatās, paldies Dievam, no janvāra līdz 31. decembrim, kalendāro gadu. Visu to murgu aizmirstam, ka 12 mēneši visu laiku bija jāskatās atpakaļ. Tagad ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Katrs gads sāksies atkal ar 0. Jums ļauj šobrīd Latvijas valsts darīt tā. Ja jūs esat, pieņemsim, ieguvuši ar nekustamo īpašumu izīrēšanu kaut vai, pieņemsim, gadā 50 000, bet ja jūs līdz novembrim vai līdz decembrim nepārsniedzat 55, viņi ļauj jums 5000 pāriet pāri, tad jūs piereģistrēs tikai ar nākošā gada 1. janvāru. Nav kā kādreiz bija 50, viss tev ir jāstājās. Tu jau grēkāzes pa lielam. Viņi ļauj pat 55, bet tā, lai līdz decembrim viņi nepārsniedz tie 55. Tas ir kopā ar visu to īri, ar visu. Jā, 40 pārdevu, 10 000 īri, 40 pārdevu. Vai 45 pārdevu? Jā, pa lielam jā. 5 pārnes un nav jāstājās. Nav jāstājās, ir jāstājās, bet tev nav jāstājās tanī dienā, un viņi tevi pieregistrēja tikai nākšā gada 1. janvāra. Tev tagad bišķiņa aslodzi iedot. Piemēram, citām varbūt novembrī viņš sasniedz, jā, un viņš tev ļauj decembrī bišķiņa atalpot. Tikai ar janvāru tev piespiedīs maksāt šos 10%, un tos PVNā stāties. 21. Jums ir jāsaprot no vida puses, ir ļoti svarīgas 2 lietas. Kā jūs ar savu nekustamo īpašumu, ko jūs darat? Jums ir jāatšķir terminoloģija, kas ir noma un kas ir īre, tie, kas ir PVN maksātāji. Jo tikai no nomas rēķiniem jūs varat pieprasīt atpakaļ no valsts priekšnodokli. Tāpēc, kad no īres rēķiniem PVN neprasa atpakaļ latviešu valodā. Tie, kas man skatās laivus zina, tagad latviešu valodā. Man jau putra galvā, bet es paklausīšos. Īre ir fiziskām personām. Noma ir juridiskām. Ir liela māja. Pieņemsim 80% no mājas, piemēram, 1, bet 2, 3, 4 stāvi atdoti iedzīvotājiem kā dzīvokļiem. Tā ir īre. Apakšā ir komercnieki. Pa lielam, ja tā rūpīgi. Tie ir noma. Un tāpēc, kad PVN 52. pantā ir skaidri gaiši uzrakstīts, ja jūs esat PVN maksātāji no fiziskām personām, jūs PVN nedrīkstat prasīt. Jūs rēķinam neliekat 21% virsū.
tikai komersantiem. Un attiecīgi tad arī jūs PVN prasat atpakaļ. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tie, kas pērk nekustamos īpašumus, viņi nopērk sev arī māju. Nu, būsim atklāti. Viņi nopērk nekustamo īpašumu. Nu, viņiem tā kā sijā ir, vai ne? Darbības veids ir reģistrēts nekustamā īpašuma, tur izzīrēšana un arī pārdošana. Tagad vidam ir tiesības pajautāt. Kur viņi liek tagad tik daudz, kāpēc ir tik daudz priekšnodokļu? Tāpēc, ka viņi remontē. Kāpēc viņam jaunceltni? Ne, bet nepabeigtu māju viņi nopērk. Un tagad viņi grūž iekšā viņu, nu, lai tur izremontētu. Protams, ka viņam galvā ir bija sava māja. Un nedod Dievs, viņš pateiks, ka viņš viņu dos uz īri. Nevis uz nomu. Viss game over. Viss game over. Tāds game overs, ka nu tikai. Un tāpēc ir ļoti labi izprast katrā nozarē, kurā cilvēks strādā tieši to terminoloģiju, ja? Lai neiebrauktu auzās kaut kādās. Es jums iesaku pat nevis pašiem urpties, lūdzu nodokļu konsultants konsultēties, nepažēlot 50, 100, 200 eiro, iekonomēsiet daudz tūkstošus. Ticiet man, zobus paši nelabojam. Nezinām, kā darīt, atzīstam, ka nezinām, vai šaubamies, vai kļūdamies, ejam, samaksājam un daram. Jo tā arī ir, jo savādāk pēc tam tās kļūdas ir, tūkstošiem. 11 tūkstošiem un pat 20 un 30 tūkstošiem. Tas pats, kas, piemēram, arī par šiem te pašiem dzīvokļiem, kad pārdod vispār nekustamo īpašumu. Pirmais, kas jums ir jāsaprot, vai viņš jums ir 60 mēnešus īpašumā, no zemes grāmatas ierakstīšanas brīža. Tiesneša lēmumu, jā. Jo tomēr tik daudziem viņi ir īpašumā, bet viņi nav nokārtojuši šo dokumentāciju. Jā, viņi nav tikuši līdz zemes grāmatai. Nav, un viņi saka, jā, man viņš ir. Nu, tagad viņam tā kā vienkārši uzdod jautājumu. Pareizi Guna saka, parādi man to zemes grāmatu. Parādi, man tieši tāpatām ar putām uz lūpām viņš stāst, kad viņš ir tādu nopircis jau tur 5 gadus sen. Es skatos pēc zemes grāmatas, viņam prasa, ko jūs darījāt 3 mēnešus ar pirkuma līgumu, kaut kā nevarēja, nenesās uz zemes grāmatu pirkuma līgums. Nu, tur bija svētki, tur bija Ziemassvētki, tad mēs atvaļinājumā aizbraucām un tā tālāk, es saku, mēs nevaram ņemt rokas naudu tagad. Mēs nevaram ņemt rokas naudu, tāpēc, kad vids arī var traktēt to tā, kā, darījuma sākums, jā? Un tur klients, tas pircējs gaidīt, tādā gadījumā 3 mēneši, bez nekādām rokas naudām. Nu, viņš bija pacietīgi. Nu jā, labi, ka vēl sagaidīja, vai ne? Nu, teiksim. Un tā kā es pati līgumus netaisu, ja, man taisa juriste līgumus, to pamanīja juriste, un pat es tik daudz gadu strādājot nozarē, ja, es varu šīs nianses nezināt, tāpēc, es netaisu savu galvu tos līgumus, kaut kādus vienkāršotus, ja, pavisam par svaru. Bet tiklīdz, ja, un man juriste, viņa saka, Guna, nedrīkst, stopkrāns, ja, tā kā. Tā ir. Jā. Šis ir pirmais kritērijs, ka jums ir jāsaprot, ka viņš ir tiešām 60 mēneši, tad 5 gadus jūsu īpašumā no šīs te ierakstīšanas. Tātad pirmais punkts, kad jūs varat nemaksāt šo kapitāla pieaugumu, kas jau ir ļoti liels, tie jūs 5,5%. Tātad 60 mēneši jūsu īpašumā, plus jūs esat 12 mēnešus pēc kārtas bijuši deklarējušies šajā dzīves vietā kā pamata deklarācija, nevis papildus. Tas arī ir svarīgi. Cits saka, es tur biju deklarējis. Nē, tā to bija papildus. Pamat deklarācija. Tad jūs varat piederēt, jums var piederēt pēc būtības vairāk īpašumi, kā pēc būtības. Vienu pārdevāt, tad tagad iedeklarējieties nākošajā. Saprotat to domu? Nākošajā jums atkal ir 5 gadi jau īpašumā, tad nākošajā jūs atkal 12 mēneši, to gadu tad pakožam, sakožam zobus, 12 mēneši nodeklarējamies, atkal viņu pārdodam. Tāpēc, ka šis te pirmā daļa, un tagad 33. punkts, kas ir 9. pantā, viņš vienkārši nosaka, ka jums viņš ir 60 mēnešus īpašumā, un jūs atbišķi 12 mēnešus pēc kārtas. Te netiek runāts, ka tas jums ir vienīgais īpašums. Rekur jautājums iekrita, un īstenībā šis jautājums no skatītāja, no sekotāja ir līdzīgs man otrajam jautājumam. Vai varu deklarēties zemes gabalā, kur nav ēkas, lai nav jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis? Un rekur arī te komentārs ir, bet ja zeme ar mežu? Nevar, jo tur jau jūs nevarat piedeklarēties.
Paskaidrošu. Vakardien bija aģentu tīklošanās tāda IKEA, kur, mēs satiekamies, brokastis aģentu bija. Un tieši par šo tēmu pie galdiņa dzerot kafiju, mēs ar citiem aģentiem tā kā sākām apspriest. Un es saku, es rītā man ir laivs ar nodokļu konsultantu, es pajautāšu, varbūt viņai būs komentārs. Un tad viens kolēģis, viņš teica, ka šo situāciju esmu skaidrojis, un viņš teica, ka var deklarēties, bet ir jābūt 2 nosacījumiem. Pirmais nosacījums ir jābūt adresei, zemes gabalam, un otrs jābūt paskastītei. Ja, es teikšu tā, pēc būtības nevar, bet ja jau jūs iedeklarējat tur, tātad viņai ir adrese. Jā. Bet, kā tad zeme bez adreses var būt? Es tā arī īsti. Bez nosaukuma ir, bet tāpat tā numuri. Es teikšu vienu, ziniet, tāpat kā es vienmēr atbildu par nodokļu grāmatiņām. Ja jums parādās brīvs apgādājumais, tad jūs viņu tur varat ielikt. Un viss programma jums ļauj. Ja zemē jums ļauj piedeklarēties, kāpēc ir jābūt pasta kastītei, tas ir tādēļ, lai saņemtu korespondenci. Tad iesitiet to mietu, vienu uzliekiet pasta kastīti, un jūs esat noteikumus izpildījuši. Šis ir tāds, kur man nekad nav bijis atnācis. Cilvēks, dēļ zemes, lai pārdotu, lai būtu, jo ir svarīgi, lai būtu piedeklarējies. Tas gan ir. Praksē man bija gadījums, ne man, bet kolēģi, kur, starp citu, var teikt, atkal notāra iegāza, ne tā, bet cita. Jau tas darījums notiek, un klients tāds pēdējais jautājums, viņš saka, viņš tiek zem tā kapitāla pieauguma nodokļa, un pēdējais jautājums, viņš saka, bet man ir zeme, un notārs saka, nē, zemē nevar deklarēties, tas īpašums neskaitās. Skaitās gan. Un nepagaida mēnesis, kad tuk, vids atgādināja, samaksājiet nodokli. Tas klients bija histērijā, tas klients, tāpēc, ka viņam bija citi plāni, un, jā. Protams, tāda nauda ir tāpat liela. Tā, mums vēl tie jautājumi, palasam, jā? Tad sanāk, vienu dzīvokli gadā var pārdot bez nodokļiem. Ja jums ir 5 gadus viņš bijis īpašumā un 12 mēneši pēc kāds jūs šajā dzīvokli esat bijuši deklarēsies, jūs viņu varat pārdot. Pēc tam jums ir cits dzīvoklis, jūs atkal tur piedeklarēties, pagaidiet to veselu gadu, 12 mēneši pēc kāds. Jā, ne gadu, nav kalendārais gads jāgaida, vienkārši 12 mēneši pēc kāds. Un jūs atkal viņu varat pārdot. Jā, tiešām jūs viņu varat pārdot. Tikai, maza pauzīte ir jāieņem. Ja nav kaut kāds spiedīgi apstākļi, tad tiešām tie dzīvokļi ir jāpārdod. Jā, var. Tas ir pats populārākais, kas laikam visiem ir dzirdēts. Tas 60 mēnešu īpašumā un 12 mēneši pēc kārtas. Viss. Nākošais ir 33.1 primpāns, kas tālāk mums nosaka. Ja šis īpašums ir ilgāk par 60 mēnešiem, jums īpašumā no zemes grāmatas ir un pēdējos 60 mēnešos līdz nekustamā īpašuma pārdošanai ir bijis maksātāji vienīgais nekustamais īpašums. Varbūt ir tāda situācija, ka viņš jums ir vienīgais nekustamais īpašums, bet jūs viņā neesat deklarējies. Pieņemsim, pirmais kritērijs, es vienmēr saku, vai ir 5 gadi. Tas ir pirmais. Un pēc tam skatāmies. Es prasu, esat deklarējies? Neesmu. Ok, šis jums ir vienīgais īpašums? Jā, tad arī nav jāmaksā kapitāla pieaugums. Ja tas ir 5 gadi un vienīgais īpašums. Bet man šķiet, ka tur bija tā nianse, ja tu ieguldi līdzvērtīgā īpašumā, tas ir, ja tu gada laikā nopērci citu īpašumu, tas ir cits, jā. Kas ir līdzvērtīgs, tu, piemēram, nevari nopirkt pārdot dzīvokli, nopirkt angāru. Es tagad iziešu cauri visiem tiem pantiem, kā tas ir 34. nākošais. Ja, tomēr šķiraties, ja kāds nevar sadzīvot, tad ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, tad ienākums ir peļņa, atsavināšana ir pārdošana, kas radies saistībā ar mantas sadalu laulības šķiršanas gadījumā, ja vismaz 12 mēneši līdz pārdošanas līguma noslēgšanas dienai tas ir bijis abu laulāto deklarētā dzīvesvieta. Tas ir tādā valodā, kad izšķirās un tomēr pārdot šo nekustamo īpašumu. Nevar sadalīt viņi, ja? Un ja abi divi ir bijuši deklarējušies, abi divi 12 mēneši līdz pārdošanai, nevis kaut kā tur, bet tieši līdz pārdošanai, tad arī nav jāmaksā no šī iegūtās naudas kapitāla pieaugums, bet tas ir tikai un vienīgi pēc šķiršanās. Jā, es gribēju komentāru nelielu. Tieši šodien man šis te darījums notika, kur
2 mēneši atpakaļ es atradu metodiskajos materiālos šo robu likumā, jā, un nu, cerams, ka, jā, mēs dabūjām arī vēstuli no vidu oficiālo, nu, nācās izšķirt, bet, jā, šis te gadījums, kad es esmu tiešām izglābus klientus no lieliem zaudējumiem, un baigi, forši īstenībā, mums tieši šodien seminārs, šis, nezinu, laivs, jā, un tieši šodien tās atslēgas nodeva dzīvokļi, bet tur viss kārtībā. Tur īpaši priecīgi viņi saka, ļoti labi, mēs vienmēr esam gribējuši baznīcā salauzties. Nevienmēr cilvēki izšķirās tāpēc, kad viņi izšķirās. Jo te jau nav rakstīts, tagad jūs nedrīkstat apprecēties tur 10 gadus tagad. Nu, es tā piemēram kā mīnu. Jau, ka būs nākamgad. Nu jā, un tur jau tā lieta, ka likumā jau tas nav uzrakstīts. Ja jūs tagad šitā sadalījāt mantu, jūs tagad nedrīkstat, jā, tur tuvākajā 5 gadē precēties. Nu, tad es atvainojos, izšķiramies pie notāra, tur pa smieklīgu naudu, ja pēc mēnesi. Un darām. Vairākus tūkstoši, tas jums ļoti labumu. Teikšu tā, te nav nekāda sada, šeit nav nekas, vai tur ir 5 gadi jums īpašumā, vai vienīgais ir jābūt 12 mēnešu deklarētiem, pirms jūs esat, pārdodat. Tagad mēs sagrozīsim bišķiņu to statistiku par šķirtajām laulībām, vai ne? Vai ne? Jā, tas ir variants. Tā variants, jā. Un tas ir, mēs neapējam likums to nosaka. Jā. Tieši tā. Es atbildēšu tagad Gušam, tad iešu tālāk. Guš raksta, ja vienīgais, un esmu deklarējies, ja vienīgais, bet viņš jums bija īpašumā 60 mēnešus. Un vienīgais arī šajos 5 gados, tātad nevis tagad pie pārdošanas viņš jums ir vienīgais, bet arī tad, kad pa šiem te visiem 5 gadiem viņš visu laiku ir bijis vienīgais īpašums. Ja jums pa starpu vēl kaut kādi ir bijuši, nezinu, tad neskaitās. 5 gadu laikā viņš jums ir vienīgais īpašums bijis. Ja vienkārši ierēķināt nodokli cenā, lai pircējs maksā čiekur, nu, tas nav tik vienkārši, ir kaut kāda tirgus cena, jā, īpašumiem, nu, cilvēki nav pavisam glupi, jā, nu, nemaksās cilvēks līdzvērtīgu īpašumu, tur plus 25,5%, nu, tas ir... Jā, vēl taču daudziem viņi vienkārši ņem hipotekāros kredītus, ne visiem. Tieši tā, banka skatās vērtējumu, certificēts vērtētājs veids vērtējumu uz notikušo darījumu pamata. Tas nav tik vienkārši. Tu politiku nemāci, Maira. Vai ne? Komentārs. Tā. Vai ne? Ko es tur nemācu? Politiku nevajag mācīt. Mēs par citu tēmu, dārgie draugi, mēs ne par politiku. Vai ne? Politiku, reliģiju aizmirstam. To mēs aizmirstam. Kā notiek, to arī aizmirstam. Mēs te tāds savādāks lietas. Tur citu laivu tad jāiet. Jā, tieši tā. Labvakar, vai pēdējos 12 mēneši, vai vispār jābūt deklarētam? Māri, par ko iet runa par šiem te par pēdējiem 12? Es sapratu jautājumu, vai pēdējā periodā vai pat tiem 60 mēnešu periodā tie 12 mēneši? Ja iet par to pirmo punktu, kad ir 5 gadi, tad var būt vienkārši pēc kārtas. 60 laikā gads jābūt ir vienkārši pēc kārtas. Jebkurā no kārtas. Ja tev ir šī te laulības mantu šķiršanai, tad 12 mēnešiem līdz pārdošanai vismaz ir jābūt. Nevar būt kaut kāds viņš tur ātrāk bija un izdeklarējās. Man tagad arī viens pāris šķirās, un es viņiem uzdevu šo jautājumu. Un viņi tieši mājā grib pārdu, saku, jūs esat abi dekorējušies? Nē. Es saku, noteikti būs pa smago. Nu tā. Vai nu ciešaties, kā es... Nevar pagaidīt višķiņu. Nu, es arī jau, laikam, nezinu. Jā, tā kā, jā, Māri, cerams, ka atbildēt. Tālāk, kas ir vēl pa pantiem, ko var vēl? Lūk, šeit ir tas, ko Guna jau minēja, 34. viens primpāns. Tātad, ja minētais īpašums, es vienkārši tur izlaišu tos garos, gudros vārdus, ja minētais īpašums ir maksātāja īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem, ierakstīts no zemes grāmatām, vai ja šis ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas. Te ir tas, kad jūs varat tātad pārdot savu nekustamo īpašumu, un jūs viņā pēc tam nopērkat vietā. Tad kā ir jāmaksā kapitāla pieaugums? Jūs, piemēram, pārdevāt savu dzīvokli par 90 000, piemēram, jūs viņu tagad nopirkāt jaunu pa 100. Jums nav jāmaksā kapitāla pieaugums, tāpēc, ka jūs ielikāt vairāk naudas.
Bet ja jūs pārdevāt par 90 un jūs nopirkāt par 60, citreiz ir, ka no lielāk pāriet uz mazāk, tad no 90 mīnus 60 no 30 tūkstošiem jums būs jānomaksā kapitāla. Tiešām, jā. Jā, jo man vienam klientam tā ir. Jā. Viņš gaidīja šo mirkli, un viņš man nepaklausīja, jo viņam neizdevīgi bija. Viņš viņu pārdeva. Uzrunāja, jā, drīz vien. Viņš pārdeva viņu oktobrī, un viņš saka, Maira, es taču gadu varu, tā kā nopirkt jaunu un tā, jo viņam viņš nebija īpašumā tur to 60 mēnešu. Un, vispār viņš samaitējās savā matemātikā, un beigās sanāca tā, ka šogad, tāpēc arī zvanīja vidēm, es saku, bet viņš pagājuši gadu viņu pārdeva, un viņam bija tiesības, gadu tā kā gaidīt. Viņi saka, bet šobrīd ir likme 5,5. Viņš zaudē 5,5. Viņš pat pagājušo gadu notika, bet viņš nopirka arī pagājušo gadu vai šogad? Nē, viņš vienkārši 12 mēnešus. Vajadzēja par 30 tūkstošiem nopirkt vienstabnieku kaut kādu. Mēs jau pat decembrī, jo mēs jau grāmatvežī. Kāpēc neklausa? Neklausa, un pēc tam ir tas, kas ir, un kā jau vienmēr es saku, nekad jau neklausa pats, kad liekas, kad jā. Kā tu pats pats gudrākais, jā. Jā, ka tu esi pats gudrākais. Kas ir vēl? Ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja šis ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgi nekustamā īpašuma laikā pēc nekustamā īpašuma, jā, tas jau arī bija. Tad ir vēl viens. Es viņu tagad gribu atrast ātri. Tur bija, man liekas, 6 mēneši, ja dzīvo ārvalstīs. 6 mēneši. Jums ir bijis tāda pieredze? Starp citu, es piebildīšu vēl par to funkcionāli līdzīgā īpašumā. Ja tu ieguldi funkcionāli līdzīgā īpašumā Latvijā vai Eiropā? Jo man skaidroja, es arī šo jautājumu pacēlu, jā, kad Eiropas Savienībā, vai drīkst pirkt Eiropas, piemēram, Vācijā, jā, un tas gan bija kaut kādu gadu atpakaļ, arī kaut kāds webinārs, un man atbildēja konsultanti, kad jā, Eiropas Savienībā, jo daudzi tagad pamet valsti, jā, un tā nianse. Jā, jo likumā, protams, ka tas, pēc būtības, kas nav atrunāts, to var darīt. Pēc loģikas. Un savienībā mēs esam. Mēs savienībā esam pēc loģikas, jā. Jo, piemēram, tāpatām, ja mēs skatāmies šo, tad mums bija arī precedents, piemēram, ar šo skaidrs naudas ierobežojumu, ja, kas ir 7200. Starp citu, ja mēs to runājam, tad atcerieties, nekustamie īpašumi nepārdodās skaidrā naudā. Ja? Nekustamā īpašuma darījumi ir tikai un vienīgi bez skaidrā naudā. Skaidrā naudā nav iespējams norēķināties nekustamo īpašumu. Un tur bija tas, kad vīrietis iztērēja vairāk kā 10 000 Vācijā, un viņam Latvija gribēja uzlikt šo sodu. Toreiz tiesā varēja tomēr pierādīt, ka tas likums darbojas tikai uz Latviju, kaut gan tur nav rakstīts, kad Latvijā vai iekšzemē, piemēram. Šis ir tāds strīdīgs. Pagaldīšu arī par tiem skaidrās naudas darījumiem tādu vienu teikumu, jā, kad man tur arī bieži raksta, tie jau nav, tur jau visu pusi skaidrā, jā. Mīļie cilvēki vairs nav izdevīgi skaidrā naudā pirkt nekustamo īpašumu. Ja jūs trāpat uz šo te kapitāla pieauguma nodokli īpašumu atsavinu, pārdodot. Un, ja pat es cenu bankā redzu, kad līdzvērtīgi īpašumu, es teikšu, analīzi, jā, cenas analīzi klientam veicu, un 100 un viens var pa 60. Tad tur ir skaidrs, bet mēs lielākā masa, 99,5% tie ir, jā, nav izdevīgi skaidru naudu dot, neiesaku un tā ir. Jā. Vēl jums ir jāsaprot viena lieta. No visiem šiem te punktiem vēl ir tas, ka, ja jums tomēr sanāk maksāt kapitāla pieaugumu, ir tur, kur jūs esat, tad meklējiet visus savus izdevumus, jo kapitāla pieaugums nav jāmaksā no pārdošanas cenas, bet tāpēc likumā ir vārds ienākums. Ko nozīmē termins ienākums? Tā ir peļņa, ieņēmumi mīnus izdevumi, kas ir saistīti ar šo nekustamo īpašumu. Un tāpēc terminoloģija viņi raksta ienākumu. Kāpēc nevar rakstīt vārds peļņa? Tas nav atkal mūsu, vai ne? Tātad visur ir rakstīts ienākums. Ja raksta ieņēmumi, tad tā ir līguma summa. Bet ja ir ienākums, tas nozīmē ieņēmumu mīnus izdevumi. Tur arī notāra izdevumus var likt klātīm, un starp citu var likt klāt aģenta pakalpojumus, bet tikai uz meklēšanu.
uz pārdošanu vēl nav pieņemts, jā, attaisnotajos izdevumos. Bet es domāju, ka drīz varētu arī pieņemt šādu likumu. Izmaiņas būs, vai ne? Bet no otras puses, es domāju, kāpēc viņi nepieņem līdz šim? Tāpēc, ka man daudzi klienti prasa, pat arī notika darījums un grāmatvedis, jā, pretī, un viņš saka, nē, viss tur tā kā, tas būs attaisnotais izdevums. Es saku, neprasi ChatGPT, bet tie kārtīgi izlas likumu. Es saku, jā, mans pakalpojums starpniecības būtu attaisnotais izdevums, mēs visi to zinātu pirmām kārtām nākamajā dienā 7 no rīta, pēc tā kā likums tika pieņemts, jā. Nav tā. Nav, bet mēģinās viņš, bet es jau redzu. Jo es varu pateikt vienu lietu, kad pagaidām, tad, kad arī pilda kapitāla pieauguma veidlapu, kas ir jānodod valsts ieņēmuma dienestā, es teikšu tā, nekad nevienam nav par šiem 19 gadiem paprasīts pielikt klāt attaisnotos izdevumus, lai jūs pierādītu, cik jūs esat ieguldījuši iekšā remontos. Ja? Nav tā bijis vismaz, bet ar to spēlēties arī nevar, jo jums ir jāsaprot arī viena lieta. Ja jūs, piemēram, pārdodiet arī mākslīgi zemākā cenā savu dzīvokli, nekustamo īpašumu, arī bankas tagad var paprasīt, kāpēc viņš ir, piemēram, zem tirgus vērtības. Var tā būt. Aizdomīgs darījums, tāpēc, ka bankai pēc tam arī būs, kā sakās, jāatmāzējas, vidam, ja viņi būs izlaidusi cauri šo darījumu. Jo bankas tiešām arī pēta šos darījumus. Man pašai ir bijis tā, ka klientiem ir jāpalīdz atrakstīties, bet tur mums ir bijis tiešām vienmēr tā kā loģisks skaidrojums un visi kārtībā bankas, jo bankas var arī aizturēt šo te naudu un viņas var šo darījumu arī noraut. Tā, ja tā valodā saka mēs, jā. Tāpēc arī, ja jūs, piemēram, esat nopirkuši lētāku dzīvokli, jūs viņā pēc tam esat daudz naudas ieguldījuši, ir vērts saglabāt šos te attaisnojumu dokumentus, jo tad, kad jūs viņu pārdosiet, jūs varēsiet pievienot, tā kā klāt izdevumus, cik jūs esat viņā arī ieguldījis iekšā. Un tāpēc jūs, kā saka, ja jūs pārdevāt, nopirkāt pa 30 000, pārdevāt, tur es nezinu, pa 50 000, tātad 50 mīnus jau 30 ir 20 000, no kā jums būtu jāmaksā kapitāla pieaugums. Vēl tad varat ņemt nost visu, ko jūs ieguldījāt. Un kā jau Guna teica, vēl visāds papildus izmaksas, ko varat ielikt. Bet ja nopērk lētāk nekā pārdeva, bet lielu naudu iegulta remontā. Ja nopirka lētāk, bet pārdeva dārgāk? Bet ja nopērk lētāk, teiksim, tas gadījums bija. Jā, tad tu maksā no starpības. Tātad, ja tu viņu nopirki, man tās bija pašai. Bet ja iegulda remontā, piemēram, tos 10 000, reku bija piemērs par 90 000 un par to, ka viņš nopērk. Es nopirku dzīvokli tiešām par 30 000. Es viņu pārdevu par 90. Tātad 90 mīnus 30 man būtu bijis jāmaksā 60 000 kapitāla pieaugumu. No kapitāla 60 000. Tagad es varu rādīt, cik es esmu viņā ieguldījis naudu kā remontā. No tiem 60 000. Piemēram, 20 ieguldījumi. Vienkārši tev palika jau peļņa 60. Tu to 60 mēģināsi vēl samazināt, pareizi? Jā. Un visu, un kamēr tev paliek peļņa, un tad, kad paliek, tas, kas tur paliek, kas ir jāmaksā. Tur liekot visus čekus kaldzītē, jā, tas tur nedarēs, prototājs, kas atnāk. Es saku, viss nekad man nav vēl paprasījis, nekad nevienam klientam, kad es pildu, arī kapitāla pieaugumu, nekad nav prasījis, pievienojiet klāt tagad visus attaisnotos dokumentus par čekiem, bet bankas ir. Bet ko tad pievieno? Vienkārši tā? Tas ir uzticēšanās. Neko. Nav. Es nopietni. Tas var izgudrot. Pa lielam, jā. Bet ja nāks kaut kāda, varbūt tur pārbauda vai kas, tāpēc es arī šo saku, kad, jā. Ok, ejam tālāk, tā. Ja omīte dāvina, tad ir jāmaksā kapitāla pieaugums, to jau mēs izrunājam, bet es atkārtošos, ja pareizi stājieties mantojumā ar vērtējumu, norāda tirgus vērtību un pēc tam pa tirgus vērtību pārdodat un starpība nerodas, tad nav jāmaksā kapitāla pieaugums. Ja stājieties randomā vienkārši ar vienu nekonsultējoties, ja tā kā notārs dara, visdrīzāk jūs stāsieties mantojumā par kadastrālo vērtību, un kadastrālā vērtība tā nav tirgus vērtība. Kadastrālā parasti ir 3-4 reizes zemāk, ja, un tad no starpības nāksies samaksāt lielu summu kapitāla pieaugumu. Tā. Un tad ir divi. Rihards uz mums ir. Tas ir normāli. Tas ir tik tā, kā es vienmēr saku, mēs esam izpelnījušās no viņa šādas runu. Tas ir ļoti labi.
Tā kā, jā, Jau 15 minūtes, es ilgāk Mairu neuzkavēšu, šodien piekdienas vakars, arī gribas kaut kur aizbraukt. Un tā, jautājums vēl man ir viens. Jā. Tā piedara 11 hektāri zemes, mantojumā jau 15 gadus un 2 gadus deklarējies. Ja es atdalu un veicu detālu plānojumus, guldot iekšā tajā pašā zemes gabalā, man arī jānomaksā 25,5% no pārdošanas. Kad pārdodu gabalus. Tātad viņš saparcelē. Jā. Viņam ir liels gabals, 11 hektāri. Viņš uztaisa citas zemes vienības. Katra būs ar savu kadastra numuru. Katra būs ar savu kadastra numuru, katrai būs sava pa lielam, es tā rūpīgi saku zemes grāmatu. Tā arī būs, jā. Katram savs nodalījums. No nulles. Es tā domāju, ka sāktos katru no nulles, jo tur jau ir likumā rakstīts no ierakstīšanas brīža zemes grāmatā 50 gadi. Jā, bet ja viņš tā mantojas, ja viņš iegulda, tāpēc, ka tā sadale maksā arī diezgan daudz. Protams. Parāda tos izdevumus. Šis jautājums būtu ļoti labs, ar ko es vienmēr konsultējos. Es konsultējos tikai ar vienu juristu, ar Jāni Krūmiņu. Jā. Tas ir viens no lielākajiem guru tieši par nekustamiem īpašumiem. Viņš man arī 2 klientiem pārstāv tagad tieši tiesā arī, kas ir ar nekustamiem īpašumiem saistīts. Viņš ir monstrs, teikšu atklāt, kā ir. Un viņš varētu ļoti ātri un precīzi atbildēt. Gan jau viņam šis ir tāds, ziniet, ikdienas. Tas ir sarežģīts case īstenībā. Gan jau, ka viņam tas būtu tāds. Viņam nē, ticiet man, priekš viņa nebūs, jo viņš jau ar šo nodarbojas vai Dievs cik gadus, kādus 30 jau, un viņš ir tieši nekustamā īpašuma advokāts. Un tas ir ļoti vērtīgs kontakts. Jā. Saņēmu zemi. Ja kas tev var aizsūtīt arī viņa telefonu, lai tev nav jāmaksā. Jā. Tā, saņēma zemi kā kompensācija no pašvaldības vai pārdodot zemi apliekas ar IIN? Ar iedzīvotāju ienākumu nodokli? Es domāju, kapitāla pieaugumu te ir domāju. Tas jau ir tas pats iedzīvotāji, bet mēs viņus saucam kā kapitāla. Ja jau neizpildās šie te kriteriji, tad jā. Kompensācija no pašvaldības. Jā, jo kompensācija... Kompensācija jau nenorāda, man liekas, to vērtību, vai ne? Kāpēc, es tev izstāstīšu. Mums ar vīru bija arī, mēs bijām, tā kā, teiksim, uz izpirkuma tiesībām paņēmuši vienu lielu graustu. Pēc tam īpašnieks pārdomāja, tāpēc, ka māja pacēlās kā puķe, un mums tur bija ieguldīta milzīga naudas summa. Un mums līgumā tieši bija, un tur es arī Krūmiņu ņēmu arī sev, es personiski arī ar viņu esmu gājis ar šo lietu. Un tur mums bija uzrakstīts, ka, protams, viņiem ir jāizmaksā atpakaļ šī kompensējumā nauda par to, kas tur ir ieguldīts iekšā. Pat no šīs naudas man būtu bijis jānomaksā kapitāla pieaugums. Tas nekas, ka tu pa savu naudu remontē, un viņi vienkārši tev viņu atgriež atpakaļ. Mēs gājām cauri visiem pantiem. Tu, ko Jānis izdarīja, tas bija fantastisks, nevienu centu nesamaksāja, teikšu atklāti. Bet, ja būtu tā kā tu teici, paši dara, tad mums būtu ļoti daudz naudas jādoda. Tieši valstī. Ziniet, es taču arī regulāri dzirdu. Liekēži, mēs tur paši varat, tad nekomentēt, darat un viss pakluso. Tikko gadījums šodien nodeva atslēgas, ka 11,000 iekonomēt. Uz to komisiju, ko samaksā man klients, tas nav nekas. Mēs atcitam un vēl iekonomējam lielu daļu ar naudu. Mēs arī nenožēlojam ar vīru, kad mēs paņēmām Jāni. Un viņš 2 mēnešos nokārtoja to, ko mēs nevarējām cilvēciski tur vairs parunāt, teiksim, un viņš 2 mēnešos nokārtoja, un tevi nervi veseli, tu viņam atdod tādu mazu darbu, viss kārtību. Tā kā tiešām, kā Guna teica, labāk griežties pēc speciālistiem, iet runās un lielām naudas summām. Katrs dara savu darbu, un arī, ja speciālisti nezina, tad viņam noteikti ir kontakti, kur griezties, lai viņš uzzinātu, Tā ir viņa tiešā, teiksim, mana tiešā atbildība, Vai no juristiem konsultējamies paralēli, vai ar nodokļu konsultantiem, un tā mēs izējām, kā skaidro ūdeni. Cenšamies atrast arī es teiksim, ar kaut kādu juridiskas lietas, tad es uzvanu Jānim, piemēram, ja es viņam pajautāju jautājumus, un kā es arī saviem tiem klientiem es teicu, te manas pilnvaras beidzās, viss, tagad es tev atdodu Jāņa rokās un neiet tālāk, kas saka gaitu. Jo mēs taču cenšamies atrast jums labāko risinājumu. Mums no tā nav ne silts, ne augsts, ticiet man, vai ne? Mēs gribam, lai jūs mazāk vienkārši nomaksājat likumiskā kārtā.
Un viss. Tā, jautājumu citu nav, varbūt vēl par kapitāla pieaugumu kaut kas ir komentējams. Mēs visam izgājam cauri. Kas ir vēl tāds pa lielam, vēl, kas ir svarīgs, pusargu Dievs. Tas nav gluži kapitāla pieaugums, bet tas ir saistīts arī ar nekustamā īpašumu. No šī gada, 25. gada 1. janvāra ir iedzīvotāja ienākuma nodoklī papildu likme 3%. Pareizi, šo mēs aizmirsām. Vēl šīs ir, jo šīs jau ietekmē šo te lielo jūsu darījumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šajā lielajā somā, no kuras ņems ārā šo te vai ir jāmaksā papildus 3% vai nav, tagad ir tā. Šajā somā iet iekšā visi jūsu ieņēmumi, izņemot tur bērnu naudas un tādas lietas. Alga, tas nekas, ka nodokļi samaksāti. Algas. Pārdevāt nekustamo īpašumu. Kaut jūs būsiet samaksājuši kapitāla pieaugumu, dividendes, ārkārtas dividendes, likvidācijas kvotas, viss. Vienā katlā. Iedomājieties, pat pašnodarbinātā ienākumi tur ies iekšā. Pat jūsu ieņēmumi tur nāks iekšā kā pašnodarbinātiem. Viņi visi ies vienā katlā. Un tad, kad noņems tur to neapliekamo mīnimumu, apgādājumos un tā tālāk, paliek dzīves peļņa, kā es saku, gada ienākuma deklarācijā pašās beigās paliek jūsu dzīves tā gada peļņa. Un ja viņa būs lielāka par 200,000, bet, labu māju pārdodot var ātri nokļūt, tur vēl ir algas un vispārējais, neaizmirstiet. Tad no pārsnieguma daļas būs jāmaksā 3% papildus. Plus 3%, tiem 25,5, tas ir 28,5, jā. Pa lielam, jā, tāpēc, piemēram, arī mani klienti dividendes ņēma ārā pagājušajā gadā, milzīgās dividendes, jā, lai nav jāmaksā vēl plus šie 3% klāt šī gadā. Tas ir arī svarīgi, kam ir šie lielie darījumi kaut kādi, jā, paskatāties, rēķiniet vienkārši līdzi, tiešām rēķiniet līdzi, varbūt to darījumu iesākat nākušā gada janvārī, piemēram, jā. Jo, iedomājieties, jūs visu esat samaksājuši, jums visi kādi, un pēkšņi jūs iesniegt. Klienti informēti bija ļoti, jo tas likuma projekts viņi jau pieņēma no 1. janvāra, viņi tur ilgi muļļāja. Jā, un iedomājieties, jūs iesniedzat vienkārši gadu ienākumu deklarāciju, tur gan var rieku dabūt. Un atnāk vienkārši pāris tūkstošo klāt. Par ko es taču visu samaksāju? Jā, bet tātad tu esi turīgs, kā mēs Latvijā saka, maksā vēl. Jā, maksā vēl. Svarīgs man šķiet, jā, tas būtu jāzina. Tas ir ļoti svarīgs punkts, jā. Jā. Tā kā, skatāties, un ja tur vēl kādreiz kādi jautājumi sastienās, vai ko droši, Guna, tu var arī citreiz pieslēgties pie manis, ja tu, piemēram, jā, saku, man arī bija vakaros laika, bet, tagad man ir pamainījies, un man ir skolas jāvada, un līdz ar to, tad, Es arī paklausos jūsējos ļoti interesanti, man patiešām. Tās lietas, kuras es izēju, man grāmatvedis, man nav katru mēnesi, man tā kā ārpakalpojumā es tikai paņemu reizi gadā, jā, vai, ielaižu, viņš visu man tur sadara. Man nav tie darījumi tik daudz, ja, man nav, es nepārprotu mazāk un daudz, ja. Bet es līdz tam esmu nonākusi kaut kā, līdz tiem secinājumiem, ko es tagad dzirdu, ko elementāri varēju kaut kur uzzināt. Easy. Es esmu gājusi gadiem. Tā ir. Un nepareiz darījusi, un algu sev tur maksājusi, nenormālākās summas, neviens man neatnāc nepateic, ja tev apgrozījums nav virs 5 algām, tu vari sev nemaksāt. Jā, tu vari sev nemaksāt. Tieši tā. Jā, tā kā visādas tādas lietas, uz ko apdedzinājusies esmu ļoti, un paldies, klausos arī. Labi, droši vien teikšu paldies. Paldies arī tev, Guna. Labais laiks bija, un mums noteikti jāsaslēdzās vēl kādu reizi. Droši, tagad gaidīšu tev uzaicinājumu. Paldies, liels. Atā visiem. Atā.